Mēs iepriekšējās nodarbības aplūkojam vienfāzes maņstrāvas ķēdes. Vienfāzes maņstrāva vienkārši ģenerējama, pārvadama un ērti sadalama patērētājiem. Tomēr tas izmantošana ir ierobežota. Viens no ierobežotas izmantošanas iemesliem ir tas, ka nav izdevies izveidot pietiekami drošus lieljaudas vienfāzes elektrodzīnējus. Mūsdienas rūpniecība un arī laiksaimniecība lieto gandrīz tikai trīsfāzu sistēmas. Un trīsfāzu sistēmas ir priekšrocības salīdzinājumā ar vienfāzu maņstrāvas ķēdi. Pirmā priekšrocība ir iespēja vienkārša veida iegūt rotojošo magnetisko lauku un reiz ar to iespēja izveidot vienkāršas konstrukcijas asinhronos dzinējus. Otrā priekšrocība – iespēja četrvādu sistēma izmantot divas dažādas darba spriegumus. Un trešā priekšrocība – salīdzinājumā ar vienfāzes maņstrāvu ķēdi vadu materiāla ievērojama ekonomija. Aplūkosim schematisku maņstrāvas ģeneratoru. Tātad starp divi poli ievietoti trīs vienādi tinumi. Tinuma plaknes telpa savā starpā veido 120 grādu leņķus. Horizontālā plakne novietota tinumu, un šo tinumu sākumu apzīmēsim ar burtiņu A un galu ar burtiņu X. No tinuma sākuma pulksteņa rādītāja kustības virziena novietots otrais tinums. Tinuma sākumu apzīmējam ar B, tinuma galu apzīmē ar burtiņu Y. Un no tinuma A sākuma punkta pret pulksteņa rādītāja kustības virzienam novietots trešais tinums, un tinuma sākums apzīmē ar burtiņu C, galu ar burtiņu Z. Tātad šos ģeneratora atsevišķos tinumus turpmāk sauksim par ģeneratora fāžu tinumiem. Jeb saīsināti par fāzēm. Tad mums ir A fāze, B fāze un C fāze. Trīs tinumi. Trīs tinumus rotē homogēna magnetiskā lauka ar leņķisko frekvenci omega pretī pulksteņa rādītāja kustības virzienam. Tad visus trīs tinumus vienlaicīgi rotē magnetiskā lauka, kurš veidojas starp poliem. Tad katrā tinuma inducēs elektrodzīnējs spēks. Tad elektrodzīnējs spēka virzienus pieņemsim, pozitīvo virzienu pieņemsim no tinuma gala uz tinuma sākuma. Tad A tinuma A fāze inducējas EDS. A tinuma vai A fāzes EDS. B tinuma no tinuma gala uz tinuma sākumu veidojas B fāzes EDS. Un C tinuma no tinuma gala uz tinuma sākumu inducēs EDS, C, EDS. Starp inducētiem EDS nobīdes leņķis ir 120 grādi. Tātad savā starpā inducētie EDS nobīdīti par 120 grādiem. Tā kā mūsu tinumi ir vienādi un atrodas homogēna magnetiskā lauka, viena un tā paša lauka, tad inducēto EDS amplitūdas ir vienādas. Tas nozīmē, ka vienādi vektoru garumi. Tad šos EDS mēs rotējam ar leņķisko frekvenci omega un varam uzzīmēt inducēto EDS laika diagrammu. Tad projicējam vektora gala punktu uz vertikālo asi. Projicējam, un tad nulles laika momenta A tinuma EDS sasniedz nulles vērtību. Tad B tinuma EDS projicējam gala punktu sasniedz negatīvo vērtību, C tinuma EDS projekcija uz vertikālo asi, uz Y asi dod mums pozitīvo vērtību.
griežot šos EDS pret pulksteņa rādītāju ar leņķisko frekvenci omega, EDS laika diagramma mums dod sinusoidālas funkcijas. Tad mēs iegūstam 3 sinusoides. Pie tam sinusoidam ir vienādas amplitūdas, sava starpa nobīdītas sinusoidas laika par leņķi 2π dalīts ar 3 vai par 120 grādiem. Tad visiem EDS amplitūdas ir vienādas, tad mēs varam atmest indeksu ABC, atstāt EDS amplitūdu un uzrakstīt 3 EDS momentānā forma. A-tinuma vai A-fāzes EDS amplitūda sinus omega t nobīde no X asi dotajam EDS vienāds ar 0. Tātad nobīdes leņķis pirmajam EDS vienāds ar 0. Bet fāzes EDS amplitūda sinus omega t minus 120 grādi. Tātad betinuma EDS atpaliek no X asi par 120 grādiem. Cetinuma EDS apsteidz vai nobīdīts no X asi par plus 120 grādiem. Visam EDS amplitūdas ir vienādas. Ja mēs uzrakstījam EDS momentānā forma, mēs varam pāriet uz komplekso formu un uzrakstīsim EDS kompleksas efektīvas vērtības. A fāzes EDS amplitūdu dalam ar kvadrātu sakni no 2 iegūstam kompleksas EDS efektīvo vērtību, sākuma fāze vienāda 0. Betinuma kompleksa EDS. Mums nepieciešami A-tinuma EDS nobīdīt par minus 120 grādiem. Nobīdam EDS. Efektīvā vērtība palika tāda paša, jo mums saglabājas amplitūdas vērtības vienādas, amplitūdu dalam ar kvadrātu sakni no 2 un nobīdes leņķis no X asi minus 120 grādi. Lai iegūtu C-tinuma EDS, nepieciešami A-tinuma EDS nobīdīt par plus 120 grādi. Telpā mēs nobīdam par plus 120 grādiem. Tad efektīvā vērtība visam EDS ir vienāda un C-tinuma EDS sākuma fāze ir plus 120 grādi. Šo griešanas šo reizinātāju atbilstošā pakāpe sauc par fāžu reizinātāju. Fāžu reizinātājs, tad ir nobīde 0 grādi, minus 120 vai plus 120 grādi. Ģenerātorus, kurus inducējas vairāki vienādas frekvences EDS ar dažādu fāžu nobīdes leņķiem, sauc par daudzfāžu ģeneratoriem. Ja ģeneratoru inducē, tad visus daudzfāzu ģeneratorus iedala simetriskas un nesimetriskas. Tad, ja ģeneratoru inducēti EDS pēc moduļa, ja pēc amplitūdas ir vienādas un nobīdīti savā starpā par vienu un to pašu nobīdes leņķi, tad šo sistēmu sauc par simetrisko. Tad mūsu ģeneratora visi EDS pēc amplitūdas vai pēc efektīvas vērtības ir vienādi un savā starpā nobīdīti pa 120 grādiem. Tātad šo spriegumu vai EDS sistēmu sauc par simetrisko. Un ģeneratoru, kurš inducē simetrisko spriegumu sistēmu, sauc par simetrisko ģeneratoru. Ja kāds no simetriskam noteikumiem simetrijas noteikumiem nav izpildīts, tad sistēma kļūst nesimetriska. Trīsfāžu ķēžu svarīga fāzu sekošanas secība. Secību, kad ģeneratora fāžu tinumi EDS sasniedz noteiktu vērtību, piemēram, pozitīvo maksimālo vērtību, sauc par fāžu sekošanas secību. Tad mēs redzam, ka laika pirmais savu maksimālo vērtību sasniedz A-tinuma EDS, pēc tam B-tinuma EDS un C-tinuma EDS. Tātad secību A, B,
C sauc par tiešo fāzes sekošanas secību. Un apgrieztu secību, par apgrieztu secību uzskata secību A, C, B. Tie ir apgriezta secība. C un B fāzes mainas vietām. Tad tālāk mums nepieciešami aplūkot trīsfāžu ķēdes slēgumus. Un pirmais slēgums ir zvaigznes slēgums. Tad katram tinumam mēs pievienojam patērētāju. A tinumam vai A fāzi mēs pievienojam A patērētāju. B tinumam starp sākumu un galu pievienots B patērētājs. Un C tinuma vai C fāzē starp sākumu un galu mēs pievienojam patērētāju. Tad visas EDs galus X, Y un Z mēs apvienojam viena kopēja punkta. Šos punktus sauc par ģeneratora nulles punktu. Un patērētāja visus galus apvienojam viena kopēja punkta. Šo punktu sauc par patērētāja punktu 0,1 punktu. Tad ģenerators. Ģeneratora inducētais EDS, tad šo EDS avotu, tinumu, kura inducē EDS, mēs varam ekvivalenti, izmantojot kompensācijas teorēmu, aizvietot ar spriegumu. Skaitliski EDS un spriegums ir vienādi, vērsti pretēji. Tad arī B tinuma vai B fāzes inducēto EDS mēs varam aizvietot ar spriegumu, un C tinuma EDS varam aizvietot ar spriegumu. Un sprieguma virziens no punkta A, no tinuma vai fāzes sākuma uz fāzes galu. No sākuma uz galu, no sākuma uz galu. Un šos spriegumus A0, B0, C0 sauc par ģeneratora fāzu spriegumiem. Patērētāja puse. No patērētāja sākuma uz galu mēs atzīmējam spriegumus A01, B01, C01. Šos spriegumus sauc par patērētāja fāzu spriegumiem. Tad ģenerators un patērētājs sava starpa savienoti ar līnijas vadiem. No ģeneratora uz patērētāju pusi iet līnijas vads. Pārvades līnija no ģeneratora uz patērētāju. Te ir līnijas vadi. Līnijas vados plūst līnijas strāvas A, B un C. Te ir līnijas strāvas. Caur patērētāju plūst fāzes strāva. Tad mēs redzam, ka zvaigznes slēguma līnijas strāva vienāda ar fāzes strāvu. Līnijas strāva B vienāda ar fāzes strāvu. Un fāze C. Līnijas strāva vienāda ar fāzes strāvu. Tad šeit mēs uzrakstījām svarīgu sakarību. Tad zvaigznes slēguma līnijas strāva vienāda ar fāzes strāvu pēc moduļa. Tas nozīmē, ka līnijas strāva A vienāda ar fāzes strāvu A. Tad patērētāja fāzes sprieguma virzienus mēs pieņemam pēc strāvas virziena. Strāva iet no punkta A uz 0,1, tajā pašā virzienā patērētāja krīt spriegums. Starp punktu ģeneratora 0 punktu un patērētāja 0,1 punktu ir pievienots vads. Šo vādu sauc par nulvādu. Un parasti aprēķinus nulvāda pretestību mēs pieņemam par nulle. Nulvāda plūst strāva. Šo strāvu mēs varam noteikt, izmantojot pirmo Kirhofa likumu, kuru mēs varam sastādīt punktam 0,1. Pieplūstošu strāvu summa vienāda ar izplūstošu strāvu summu. Tad, lai noteiktu strāvu I, mums strāvu nulvāda nepieciešami kompleksēja forma saskaitīt strāvas A, B un C.
Patērētāja ZA, ZB, ZC. Tie ir slodze. Nu, slodze var būt simetriskā, var būt nesimetriskā. Patērētāja sauc par simetrisku, ja fāzes pretestības ir vienādas kompleksajā formā. Tad pretestība A vienāda ar pretestību B, vienādā ar pretestību C. Šo patērētāju sauc par simetrisko. Simetriskajam patērētājam vienādas gan pretestības vienādas pēc moduļa un pēc rakstura. Tagad nepieciešami uzrakstīt sakarības starp līnijas. Šeit vēl parādīti sarkanā krāsā spriegumi. Spriegumi starp līnijas vādiem. Starp A vādu un B vādu, spriegums AB, vai starp tīnuma sākumiem, starp punktu A un punktu B. Te ir līnijas spriegums AB. Starp vādiem BC vai starp punktiem BC. Līnijas spriegums un CA. Tie ir pieņemti standarti apzīmējumi, un aprēķinus lūdzu apzīmējumus nemainīt. Ķēdes darba režīmu sauc par simetrisko vai trīsfāzu sistēmu režīmu sauc par simetrisku, ja simetriskajam ģeneratoram pievienots simetriskais patērētājs. Tad mēs redzam sakarību starp līnijas un fāzes strāvam. Tagad mums nepieciešami uzrakstīt sakarību starp līnijas un fāzes spriegumiem. Sakarība, lai iegūtu šo sakarību, izmantosim otro Kirhofa likumu. Tad sastādīsim vienādojumu konturiem, kura veido sekojošie spriegumi. A0, spriegums B01 un spriegums A0. Dotajam konturam uzrakstīsim vienādojumu. Tad spriegums AB ar konturu sakrīt UAB. Plus spriegums UB0, mīnus spriegums A0, sprieguma kritumu summa vienāda 0. Izsakam līnijas spriegumu AB. Pārnesam fāzes spriegumus uz vienādojuma uz labo pusi. Spriegums A0 mīnus spriegums B0. Tad mēs iegūstam sakarību starp līnijas un fāzes spriegumiem. Pārējiem spriegumiem BC un CA mēs varam līdzīgi iegūst sekojošas sakarības. Tad dotas sakarības starp līnijas un fāzes spriegumiem ir spēka jebkura darba režīma, gan simetriskā, gan nesimetriskā režīma. Aplūkosim simetrisko režīmu. Simetriskā režīma ģeneratora spriegumi vienādi, patērētāji vienādi, kompleksajā formā. Tad simetriskajam darba režīmam sastādīsim vektoru diagrammu. Tad spriegumi A0, B0, C0, fāzes spriegumi pēc moduļa vienādi, nobīdīti savā starpā par 120 grādiem. Nobīdes leņķis starp spriegumiem 120 grādi. Līnijas spriegumi. Līnijas spriegums AB. Tad topografiska vektoru diagramma, te ir punkts A, te ir punkts B, te ir punkts C. A0, tad vektors iet no vektora virziens iet pie pirmā indeksa, tātad no indeksa 0 uz indeksu A. No indeksa 0 uz indeksu B. Tad šeit ir bultiņas, vektoru bultiņas. Tā. Līnijas spriegums AB savieno punktus AB bultiņu zīmēm pie pirmā indeksa. Līdzīgi sastādīsim spriegumus BC un CA. Tad mēs redzam, ka simetriskajam ģeneratoram fāzes spriegumu sistēma ir simetriska, vektori pēc garuma vienādi un nobīdīti savā starpā pa 120 grādiem. Ja mēs līnijas spriegumu vektorus pārnesam uz vienu punktu, vektora sākumus, un te ir vektora sākumi, ja mēs vektora sākumus pārnesam uz vienu punktu,
Tad mēs iegūstam simetrisko līnijas spriegumu sistēmu. Spriegums BC un spriegums UCA. Vektora sākumus mēs ievietojam vienā punktā. Tad vektori AB, BC, C pēc garuma ir vienādi un savā starpā nobiedīti par 120 grādiem. Tad arī līnijas spriegumu sistēma būs simetriskā. Tā kā mūsu patērētāji, visi patērētāji ir vienādi kompleksā forma, tad pirmkārt vienādi pēc moduļa. Kompleksā forma moduļi vienādi. Ja pretestību moduļi ir vienādi, līdz ar to plustošu strāvu moduļi būs vienādi. Un kompleksā forma ievēro arī elementu raksturu. Tas nozīmē, ka nobīdes leņķis starp strāvu un spriegumu katra fāze būs vienādi. Vienāds un tāds pats leņķis φ. Tad katrā fāze plus strāva A, B un C. Strāvas vektori pēc garuma būs vienādi un nobīdīti no atbilstošā fāzes sprieguma par vienu un to pašu leņķa φ. Tad arī strāvu sistēma būs simetriskā. Tad simetriskā darba režīma ģenerātora fāzu līniju spriegumu sistēma ir simetriskas un strāvu sistēma būs simetriskā. Simetriskais darba režīms dod mums iespēju atvieglot šo sakarību. Mēs varam izmantot šo sakarību starp līnijas un fāzes spriegumiem gan simetriskā, gan nesimetriskā režīma, bet simetriskā režīma mēs varam šo sakarību vienkāršot. Tātad šim nolūkam paņemsim šo trīsstūri vai šo trīsstūri, vienalga, kuru trīsstūri paņemsim. Trīsstūri veido līnijas spriegums un divi fāzes spriegumi. Tad mēs iegūstam trīsstūri, kura divas malas ir vienādas. Šīs leņķis vienāds 120 grādi. Tā. Trīsstūra leņķu summa vienāda 180 grādi. Ja šīs leņķis vienāds 120 grādi, tad 180 mīnus 120 ir 60 grādi. Tad šīs leņķis vienāds 30 grādi. Gan šīs leņķis. 30 grādi. Tagad novilksim perpendikulāru no šī punkta, no šī leņķa, novilksim perpendikulāru uz līnijas spriegumu. Un aplūkosim vienu trīsstūri. Tad šī hipotenūze ir fāzes spriegums, un mūsu perpendikulārs iedala šo līnijas spriegumu divas vienādas daļas. Tad vienu šo daļu mēs varam apzīmēt, ka līnijas spriegums dalīts ar 2. Tā. Un tagad uzrakstīsim kosinus no 30 grādiem. Kosinus no 30 grādiem vienāds. Līnijas spriegumu dalīt ar katetu dalīt ar hipotenūzu. Un līnijas dalam ar fāzes spriegumu. Kosinus no 30 grādiem ir kvadrāts sakne no 3 dalīt ar 2. Tad vienādojuma labo un kreiso puse reizinam ar 2, tad iegūstam U līnijas dalīt ar U fāzes vienāds kvadrāts sakne no 3 un ļoti svarīga sakarība. Līnijas spriegums vienāds kvadrāts sakne no 3 reizināts ar fāzes spriegumu. Tad, ja darba režīms ir simetrisks, tad pastāv šī sakarība. Tā. Un šo sakarību mēs atzīmējam vēl vienu reizi šeit.
Tad sakarība starp līnijas un fāzes spriegumu ir kvadrāts sakne no 3. Tad pēc moduļa līnijas spriegums ir lielāks par fāzes sprieguma kvadrāts sakne no 3 reizes. Mēs uzrakstījām šo sakarību sprieguma moduļiem. Varam uzrakstīt spriegumus arī kompleksajā formā. Tad mēs salīdzināsim līnijas spriegumu un fāzes spriegumu. Tad mūsu līnijas spriegums AB ir šīs spriegums AB un fāzes spriegums zilā krāsā mums. Ir fāzes spriegums UA0. Tad mēs redzam, ka starp spriegumiem nobīdes leņķis vienāds 30 grādi. Tad, lai iegūtu līnijas spriegumu pie zināma fāzes sprieguma, mums nepieciešami fāzes spriegumu reizināt ar kvadrātu sakni no 3. Tas nozīmē, ka vektora gārumu nepieciešami pagarināt un vēl nobīdīt par 30 grādiem pret pulksteņa rādītāju. Te ir pozitīvais griešanas virziens, un tad reizinam ar e-pakāpe 30 grādi. Līdzīgi mēs varam uzrakstīt spriegumu BC un spriegumu CA. Un tad parunāsim vēl par strāvu nulvāda simetriskā darba režīmam. Tad, lai iegūtu strāvu nulvāda, mums nepieciešami saskaitīt strāvas A, B un C. Tad saskaitīsim strāva A, pieskaitam strāvu B un pieskaitam strāvu C. Visu vektoru gārumi ir vienādi un summa dot mums 0. Tad vektori veido noslēgto trīsstūri. Tad strāva nulvāda simetriskā darba režīma vienāda 0. Tad strāva nulvāda vienāda 0. Tad šeit dota patērētāja vienas fāzes aktīva jauda. Fāzes spriegumu reizinām ar fāzes strāvu un kosinus no leņķa φ. Tad šeit nepieciešami ievērot, ka nobīdes leņķis φ ir nobīdes leņķis starp atbilstošu strāvu un spriegumu. Ja mēs runājam par A fāzi, te ir nobīdes leņķis starp strāvu A un spriegumu A0. Ja runājam par fāzi B, tad te ir nobīdes leņķis starp B strāvu un spriegumu B0. Reaktīvu jaudu pēc līdzīgas formulas tikai ar sinusu φ. Ja darba režīms ir simetrisks, tad mēs varam izrēķināt tikai vienas fāzes jaudu un reizināt ar 3. Un iegūstam šo vienādojumu. Ievērojot, ka mēs izmantojam fāzes strāvu un fāzes spriegumu. Varam izmantot līnijas spriegumu un līnijas strāvu. Tad pēc pārveidojuma parādās kvadrāts sakne no 3. Līdzīgi varam noteikt reaktīvu jaudu. Un pilnā jauda ir 3 reizinām fāzes spriegumu, fāzes strāvu vai izmantojot līnijas parametrus. Tad reizinām ar kvadrātu sakni no 3. Ja darba režīms ir simetrisks, tad vienas fāzes jaudu varam izreikināt un reizināt ar 3 un iegūst visas ķēdes aktīvu jaudu vai visas ķēdes reaktīvu jaudu. Ja darba režīms ir nesimetrisks, lai iegūtu visas ķēdes aktīvu vai reaktīvu jaudu, nepieciešami noteikt jaudu A, B un C fāzei atsevišķi un tikai pēc tam jaudas saskaitīt. Tātad nesimetriskā darba režīma sistēmas jauda būs vienāda atsevišķu jaudu summa. Un to pašu varam rakstīt arī reaktīvai jaudai. Reaktīva jauda A fāzei, B fāzei
un C fāzei. Tā, un tad, ko mēs redzam? Mēs ieviešam jauno terminu fāze. Tad par fāze mēs uzskatām sinusoidālas funkcijas argumentu, te ir fāze, un par fāze mēs uzskatām daudz sistēmu daļu, kuru veido ģenerātora tīnums un patērētājs. Te ir daudz fāzes sistēmas fāze. Te ir A fāze, B tīnums ar B patērētāju veido B fāze, un EDS-C tīnums un C patērētājs veido C fāze. Tā, un otrais slēgums, trīsstūra slēgums. Lai iegūtu šo slēgumu, mums nepieciešami ģenerātora tīnumus savienot sekojoši. Tīnuma galu, pirmā tīnuma galu savienot ar otrā tīnuma sākumu. Otrā tīnuma galu savienot ar trešā tīnuma sākumu un trešā tīnuma galu savienot ar pirmā tīnuma sākumu. Tad mums veidojas trīsstūra slēgums. Tad ģenerātori saslēgti trīsstūra slēguma, un arī patērētājus mēs saslēdzam trīsstūra slēguma. Tad EDS, AB, BC, CE, te ir ģenerātora tīnumu EDS. Strāvas, kas plūst zāra ar EDS avotiem, AB, BC, C ar indeksu G, te ir ģenerātora fāzu strāvas šajā trīsstūrē. Un atkal mūsu ģenerators ar patērētāju savienots ar līnijas vadiem A, B un C. Kā mēs zinām, līnijas vados plūst līnijas strāvas. Spriegumi starp ģenerātora tīnuma sākumu un galu mums veidojas līnijas spriegums. Vai līnijas spriegumu mēs varam definēt kā spriegumu starp līnijas vadiem AB, BC, CA. Tā kā mēs redzam no schēmas, spriegums AB, ģenerātora spriegums, ir tāds pats spriegums, kas pievienots patērētājam. Spriegums AB. Spriegums BC ir ģenerātora spriegums, un tāds pats spriegums pievienots patērētājam. To pašu mēs varam teikt par spriegumu CA. Spriegums, kas pievienots patērētājam. Tad trīsstūra slēguma pastāv šī sakarība. Līnijas spriegums starp līnijas vadiem, vienāds ar fāzes spriegumu, kas pievienots patērētājam. Tad patērētājam pievienots spriegums AB. Tad vienai fāzei parādīsim. AB. Tad tajā pašā virzienā mēs pieņemam strāvu caur pretestību starp punktiem AB. Strāva AB, tad spriegums BC, strāva BC un patērētājs starp punktiem BC. Spriegums CA, tad starp punktiem plūst strāvu no punkta C uz punktu A, un patērētāju mēs apzīmējam ZCA. Tad strāvas AB, BC, CA ir patērētāja fāzu strāvas. Te ir mūsu pretestības AB, BC, CA. Tad mēs uzrakstījām sakarību starp līnijas un fāzes spriegumiem. Tagad mums nepieciešami noteikt sakarību starp līnijas un fāzes strāvam. Lai iegūtu šo sakarību, uzrakstīsim mezglam A vienādojumu pēc pirmā Kirhofa likuma. Mezglam pieplūst strāva A, no mezgla izplūst strāva AB, mezglam pieplūst strāva CA. Strāvu summa mezglā vienāda nullei. Izsakam līnijas strāvu. Strāva A vienāda. Pārnesam strāvas ar pretēju zīmi. Strāva AB mīnus strāva
CA. Mēs iegūstam sakarību starp līnijas un fāzes strāva. Līdzīgi mēs varam izteikt strāvas B un C. Tātad šī iegūtas sakarības ir spēka gan simetriskā, gan nesimetriskā darba režīmam. Aplūkosim simetrisko darba režīmu. Simetriskais darba režīms mums atvieglo aprēķinu. Tātad simetriskā darba režīma ģenerators ir simetrisks, tas nozīmē, ka ģeneratoru spriegumu sistēma ir simetriska. Patērētājs ir simetrisks, tas nozīmē, ka patērētāju pretestības vienādas kompleksajā formā. Tātad sastādīsim vektoru diagrammu. Nulles punkts 3 stūra slēguma nav sasniedzams, tad mēs parādīsim mūsu spriegumus. Spriegums AB, BC, CA. Līnijas spriegumi. Starp spriegumiem nobīdes leņķis ir 120 grādi. Un mūsu spriegumi ir vienādi, spriegumi vienādi pēc garuma. Vektoru garumi ir vienādi. Tā kā patērētājs ir simetrisks, tas nozīmē, ka patērētāja strāvas ir vienādas. Tātad simetriskā spriegumu sistēma pievienota patērētājam, tātad visi spriegumi A, B, B, C un CA pēc moduļa vienādi, pretestības pēc moduļa ir vienādas, līdz ar to strāvas A, B, B, C, CA pēc moduļa vienādas. Tas nozīmē, ka vektoru AB, BC un CA garumi ir vienādi. Tā kā pretestības ir vienādas kompleksajā formā, tas nozīmē, ka visi elementi pēc rakstura ir vienādi. Līdz ar to starp strāvu un spriegumu nobīdes leņķis visas fāzes būs viens un tāds pats. Nobīdes leņķis AB, BC, CA fāzes ir vienādi. Tad mēs iegūstam simetrisko strāvu sistēmu. AB, BC, CA fāzes strāvu sistēma ir simetriska. Tagad mums nepieciešami iegūst līnijas strāvas. Mēs uzrakstījām strāvas izteiksme. Tātad strāva A vienāda strāva AB mīnus strāva CA. Grafiski vieglāk, šo strāvu nepieciešami noteikt grafiski, tad vieglāk vektorus saskaitīt. Tātad strāvai AB mēs pieskaitām strāvu CA, tikai mīnus zīme mums norāda, ka mēs pieskaitām strāvu ar pretējo virzienu. Gārums, vektora gārums nemainas, mainas virziens uz pretēju. Tātad strāvai AB mēs pieskaitām CA strāvu. Mēs šo strāvu paralēli pārnesam un pārnesam ar pretējo virzienu. Lai iegūtu strāvu A, pirmā vektora sākumu mēs savienojam ar otrā vektora beigumu. Mēs iegūstam līnijas strāvu A. Līdzīgi mēs varam noteikt strāvu B. BC mīnus AB. Mēs pieskaitam, tātad strāva B, BC mīnus AB. Tātad strāvai BC mēs paralēli pārnesam strāvu AB tikai ar pretējo virzienu un iegūstam strāvu B. Līdzīgi iegūstam strāvu C. Tad, ko mēs redzam? Redzam, ja fāzes strāvu sistēma ir simetriska, tad arī līnijas strāvu sistēma būs simetriska. Tad mēs iegūstam sakarības kompleksajā formā. Šī formula spēka gan simetriskā, gan nesimetriskā režīma, bet simetriskais režīms dod mums iespēju vienkāršot šo izteiksmi. Aplūkosim šo trīsstūri, kuri veido divas fāzes strāvas un viena līnijas strāva. Tāpat kā spriegumiem divi fāzes spriegumi un viens līnijas spriegums. Tad šeit mēs aplūkosim divas līnijas, divas fāzes strāvas un vienu
līnijas strāvu. Tad te ir līnijas strāva un 2, un te ir fāzes strāva. Fāzes strāvas ir vienādas, nobīdes leņķes φ 30 grādi. Tad novelkam perpendikulāru. Perpendikulārs sadala šo līnijas strāvu divas vienādas daļas. Tad šī kateta garums ir līnijas strāva dalīt ar 2. Un aplūkosim šo taisnleņķa trīsstūri. Kosinus no 30 grādiem. Katetu dalam ar hipotenūzu. Līnijas strāvu un dalam ar fāzes spriegumu. Kosinus no 30 grādiem kvadrāts sakne no 3 dalīt ar 2. Labu un kreiso pusi reizinām ar 2 un iegūstam U līnijas pret I līnijas pret I fāze vienāds ar kvadrāts sakne no 3. Tad līnijas strāva vienāda. Kvadrāts sakne no 3 reizināta ar fāzes strāvu. Tad šī sakarība pastāv tikai simetriskā darba režīmā. Tad simetriskā darba režīma sakarība starp līnijas un fāzes strāvu. Kā uzrakstīt strāvas kompleksējā formā? Tad mēs aplūkosim šo fāzes strāvu un līnijas strāvu. Nobīdes leņķis starp vektoriem ir 30 grādi. Tad, lai iegūtu, ja zināma fāzes strāva, līnijas strāvu mēs varam iegūt sekojuši. Fāzes strāvu mēs reizinām ar kvadrātu sakni no 3 un nobīdam par leņķi mīnus 30 grādi. Mēs ejam pa pulksteņa rādītāju, un te ir negatīvais virziens. Pozitīvais virziens ar leņķisko frekvenci omega. Ja mēs ejam pa pulksteņa rādītāju, tad leņķis būs negatīvs. Līdzīgi mēs varam noteikt strāvu B un strāvu C. Tad strāvu B mēs varam noteikt, ja zināma strāva BC, un strāvu C, ja zināma strāva CA. Un jaudas. Vienas fāzes aktīva jauda. Pēc zināmas formulas aktīvā reaktīva jauda. Ja darba režīms ir simetrisks, varam izrēķināt vienas fāzes jaudu un reizināt ar 3, un visai sistēmai pilna jauda. Tad mēs aplūkojam darba režīmu simetrisko un nesimetrisko zvaigznes un trīsstūra slēgumam.